Mūsu pestītāja pārveidošanās, jeb apskaidrošanās notikumam ir centrāla vieta pareizticīgajā baznīcā un pareizticīgajā teoloģijā. Šis notikums atklāja baznīcas un ticīgo godību. Tā liecina par jauno realitāti, kas ieviesta ar Kristus ienākšanu vēsturē. Savā pārveidošanās brīdī Kristus atklāja sava dievišķuma neradīto godību savā cilvēciskajā dabā. Tajā pašā laikā viņš uzcēla viņam apkārt esošos savā neradītajā dievišķajā godībā. Mūzes un Ēlija piedalījās tajā pašā mirdzumā, kurā bija Kristus. Vienīgā atšķirība ir tajā, ka Kristus ir dievišķā mirdzuma avots, turpretī pārējie ir tās saņēmēji. Un iemesls, kāpēc Kristus pārveidojās sava mācekļa priekšā, bija viņa krustā sišanas dienas tuvošanās. Lai, kad redzēs tevi krustā sistu, saprastu labprātīgās ciešanas. Ar savu pārveidošanos Kristus no vienas puses liecina par savu dievišķumu, kuru viņu mācekļi nesen bija apliecinājuši caur apustuļa Pētera lūpām, un no citas puses viņš sniedz sākotnējo savas valstības atnākšanas pieredzi. Fakts, ka mēs svinam pārveidošanos 19. augustā, iespējams nepalīdz mums atcerēties tās tiešo saistību ar Kristus krustu. Vienīgi, ja mēs paturam prātā, ka dažas nedēļas vēlāk, 27. septembrī, mēs svinam krusta pacelšanas svētkus, kas atgādina Lielo piekdienu, tad mēs atrodam vēsturisko saikni ar svētkiem. Citiem vārdiem sakot, kā vēsturisks notikums, pārveidošanās notika dažas nedēļas pirms ciešanām. No vēsturiskā skatu punkta mēs ievietotu to baznīcas kalendārā dažas nedēļas pirms Paskas. Iespējams, tikpat nedēļas, cik tagad to šķir no krusta pacelšanas svētkiem. Un mums nevajadzētu uzskatīt par nejaušu, ka baznīca ir nodibinājusi citus svētkus šajā vietā – Tabora kalna gaismas teologa Svētā Gregorija Palamas svētkus. Tādējādi Lielā gavēņa otrā svētdiena, 5 nedēļas pirms Paskas, ir veltīta svētītājam Gregorijam Palamam. Vēl jo vairāk ir zīmīgi, ka visos 3 sinoptiskajos evaņģēlijos pārveidošanās seko uzreiz Kristus paziņojumam, daži no tiem, kas šeit stāv, nāve nebaudīs, pirms tie nebūs redzējuši Dieva valstību ar spēku nākam. Tādējādi Svēto Tēva tradīcija arī uzsver, ka Kristus pārveidošanās ir ar spēku nākušās Dieva valstības atklāsme. Ar savu pārveidošanos Kristus apliecina un stiprina ticību uz savu dievišķumu, kuru viņa mācekļi ir jau apliecinājuši. Savas pārveidošanās laikā Kristus neuzņēma kaut ko, kas viņam iepriekš nepiemita. Drīzāk viņš atklāja, atbilstoši pakāpei, kādā viņa mācekļi varēja to uztvert, godību, kas viņam vienmēr ir bijusi kā dievcilvēkam. Citiem vārdiem, godība, ko viņa mācekļi redzēja Tabora kalnā, nebija kaut kāds pārējošs fenomens, bet gan Kristus dievišķās dabas mūžīgā gaisma. Viens no mūsu baznīcas dziesmas atcerētājiem to paziņo, sakot: apskaidrojies, jeb pārveidojies, kalnā Kristu Dievs parādot saviem mācekļiem savu godību, tik cik tie varēja panest. Pārveidošanās gaisma ir Dieva valstības neradītā gaisma, kura ienāca pasaulē ar Kristus atnākšanu. Protams, Dieva valstība esot bez sākuma un beigām nav ierobežota laikā, drīzāk tā pārsniedz un pārveido laiku. Tā nesākas vēstures beigās, bet gan pastāv jau iekš tās un pāri tai, un tā turpinās pastāvēt pēc vēstures. Īstenībā Dieva valstības nākšana ar spēku ir nekas cits kā tās atklāsme ar spēku. Tā nav kaut kā tāda ierašanās, kas nav iepriekš pastāvējusi, bet gan ir atklāts tas, kas vienmēr pastāvēja un pastāvēs. Tieši tāpat kā neradītā gaisma, kura tika atklāta mācekļiem pārveidošanās brīdī, pastāvēja pirms laika un mūžīgi atradīsies Kristus dievcilvēciskajā hipostāzē. Tā arī Dieva valstība, kura ienāca pasaulē ar Kristu, dažreiz tiek atklāta ticīgajiem kā priekšvēstnesis nākamajai mūžībai. Kristīgā ticība nebalstās uz kaut kādiem morāles principiem vai ideoloģijas. Drīzāk tā balstās uz Dieva valstības atklāsmi Kristu iekš vēstures. Apustuļa Pētera liecība, kurā viņš tieši atsaucas uz šo pārveidošanās pieredzi, lai pasludinātu kristīgo vēsti, ir pārsteidzoša. Nevis izgudrotām pasakām sekodami, mēs jums esam sludinājuši mūsu Jēzus Kristus spēku un atnākšanu, bet kā tādi, kas esam kļuvuši viņa varenības aculiecinieki. Bez debesšķīgā pieredzes cilvēks nav atbrīvojams no pasaulīgiem kārdinājumiem. Kristus apustuļi, baznīcas mocekļi, svētie un askēti nevarētu uzvarēt pasauli un ziedot Kristum visu, kas viņiem bija, ja viņi nebūtu kaut cik nobaudījuši debesšķīgo svētlaimi. Cilvēks iegūst dievbērnību Kristū šajā dzīvē. Apustulis un evaņģēlists Jānis raksta: tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim viņu, kāds viņš ir.
Cilvēks sasniedz dievbērnības apziņu Kristū, savā dzīvē turot dievišķos baušļus. Ar pašaizliedzību un sevis ziedošanu Dievam un Dieva gribai, kas sastāda nāves veidu, ticīgais kļūst par dalībnieku dievišķajā dzīvē un valstībā. Mūžības garša nesākas pēc krusta, bet gan kopā ar krustu. Paklausība Dieva gribai līdz nāvei jau veido līdzdalību augšām celšanā. Tieši kā Kristus godība sākas ar krustu, kurš sagrauj ļaunās spēkus, tā arī kristiešu godība sākas ar brīvprātīgu Kristus nāves pieņemšanu, kurš sagrauj veco cilvēku un atklāj jauno. Kristus pārveidošanās ir sagatavošanās krustam, un Kristus krusts ir viņa kā cilvēka godības sākums. Ar savu pārveidošanos Kristus nesasniedz kaut ko jaunu, drīzāk viņš stiprina savus mācekļus viņa krustā sišanas redzēšanā. Viņa mācekļiem bija vajadzīgs šis stiprinājums, lai sastaptos ar savu skolotāju krustu, kā arī vēlāk ar savu pašu krustu, savu skolotāja vārda dēļ. Dieva valstības vārti ir krusts, un Dieva godība pasaulē sākas ar krustu. Katra Dieva godības atklāsme iekš vēstures, vai tā būtu pirms vai pēc Kristus atnākšanas, sastāda Kristus krusta modeli vai paplašinājumu. Katra Dieva godības pieredze šajā dzīvē nozīmē vai pavada krusta noslēpuma pieredzi. Georgijs Manceridis, Tesalonika Aristoteļa Universitātes teoloģijas skolas profesors.